Labrīt, Latvija. Labs vakars. No, where we're at? Mississippi? Mississippi. No Mississippi štata mēs esam nobraukājušies. Pa weekendu mēs esam nobraukājušies kaut kādas 2,5 kilometru, man liekas. No Los Angeles līdz Las Vegasai, no Las Vegas līdz Lielajam kanjonam, no Lielā kanjona līdz Arizonai un tā tālāk. Un šī reizē no mūsu sarunām šīs dienās par to, kā ir labi apzināties un nejusties vainīgam par to, kā tu apgūst lietas, ja tas ir citādāks un atšķirīgāks no tā, kā varbūt tev apkārtēji apgūst lietas. Konkrētas sarunas. Tad mēs ceļojam kopā ar mani, kā es saku, amerikāņu brāli Jackie. Jackie, say hello to Latvija. Hello! Un, protams, mums trietā ceļojot, mēs, Gunita arī ir līdzā, un mēs bijām Las Vegasā, mums vajadzēja savākt 1200 grāmatas, un mēs vienkārši izmantojam iespēju. Man daļu vajadzēja nogādāt Teksasā, pēc tam daļu Atlantā, un tad es daļu lidošu vēl mājās apakaļ. Un tad, protams, mums ir dažādas sarunas par to, kā mēs, ko darām un kā ir biznesā, un viena no tādām atziņām, pārunu niansēm bija par to, kas ir tas veids, kā mēs katrs mācamies. Un viena no lietām, ko Džekijs bija pie sevis sapratis to, kad viņš bija pamanījis to, ka viņš lasa labi, bet veids, kā viņš iegaumē lietas, kā viņš atcerās lietas, ir citādāks kā viņa sievai. Viņa sievai ir tā, ka viņa ļoti, ļoti ātri māk saprast kaut kādas nianses un kaut kur ļoti ātri uztvert, zibenīgi varētu pat teikt. Viņai varbūt kaut kur citās lietās kaut kas bremzē, un Džekijam atkal tā viņam pēc kaut kāds laiciņš, viņš saprot vai var atcerēties, viņš tā, it kā viņš lasa ātri, bet vienpat laikā atcerēties tur vismu tekstu, jo viņam divi ar sievu ir lektori un uzstājās konferencēs un gan ar īsām uzrunām, gan ar vairāk dienu semināriem. Tur, protams, tajā konkrētajā žanrā un nozarē ir arī tāda lieta, ka tev jāatcerās teksts, ko tu teiksi un ko tu uzstāsies, kā tu būvēsi to tekstu vai to domu, kā tu viņu attīstīsi, tā, lai tie, kas tevi klausās, viņam nav ne garlaicīgi, ne arī kaut kas ne pa gāru, ne pa īsu. Un šeit, viņa gadījumā, Džekijs, viņš ātri saprot, viņš izlasa, bet viņš, lai es atcerētos, viņam paiet laiks. Un sākotnēji, kad viņi uzsāk to pirms 4 gadiem, viņam bija tā, ka viņš jutās vainīgs par to, ka viņam lēnāk tas iet, un viņš nevar tik ātri, kā viņa sieva, varbūt tās konkrētās lietas atcerēties. Un varbūt tev ļoti līdzīgi ir. Tu varbūt klausies šo raidījumu, vai vispār prāt rītros mums klausies un domā, slanku var ļurkstēt vienkārši vienā laidā, bez komatiem. Jā, bet tāds man darbiņš ir bijis, varbūt, no 2019. gada, šis ir 1461. raidījums. Kaut 1350 es novadījis viens pats. Tad tas man ir bijis treniņš. Es esmu uzstājies konferencēs arī un attīstījis to savu publiskās runas prasmi vai kaut kādas domas attīstību. Man dabīgi varbūt arī pat ir vieglāk dēļ tās pieredzes kaut ko ieslēgt, paņemt telefonu. Mums tagad ir 11:30 vakarā, ja? Šeit Mississippi štātā. Un citam cilvēkam varbūt, lai viņš kaut ko tādu izdarītu, viņam nākās, es nezinu, dienu sēdēt, rakstīt, trenēties, nostresot un beigās novemties 2 reizes vēl, nu. Un citam atkal varbūt tev ir e-pasti. Tu zini, varbūt kādu no saviem draugiem, kuriem, vai darba kolēģiem, kuriem paņemam uzrakstam kaut kādu biznesa e-pastu, viņiem tas ir, nezinu, 15 minūtes. Vai tu tur sēdi 3 stundas un ņemies un daries. Un vienkārši atpazīt to, ka mums katram ir savas dabīgās priekšrocības un dabīgie plusi un mīnusi, un neņemt kreņķi, neķert kreņķi par to. Izmantot savus stiprās puses un nesalīdzināt sevi ar citiem, piemēram, citiem biznesiem arī. Var būt tā, ka viņiem kaut kur
kaut kādā lietā tas atrāviens, izrāviens no nulles pozīcijas ir bijis ārēji šķietam ļoti viegls. Tev savukārt likās, ka, tev tur tas paprasījās, to vajadzēja izdarīt, šito vajadzēja izdarīt, un, attiecīgi, tev likās, ka tu esi dunduks. Jā, mums ir iespēja izaugsmē, un mēs varam kaut ko mācīties, tas tā, noteikti ir, ka nav tā, kad, ka liktenis lēms tā ir, var attīstīt daudz ko, un citur arī varbūt pat treniņš ir nepieciešams, lai tu būtu kaut tā paša publiskā runa. Ka tu, es atceros vienreiz, man ļoti fascinēja Amerikas prezidenta Ronalda Reigana gājiens, jo viņš pēc būtības bija aktieris, un pēc tam, ka viņš, viena no niansēm, ko viņi bija pamanījuši pie viņa, kad kaut kāda pētnieka vai kas tur, žurnālisti vai kas, ka viņš ceļo apkārt ar tādām mazām lapiņām. Un kad, kamēr viņi ir pārlidojumos ir vai kaut kādos pārbraucienos, ka viņš sēž un atkārtos tās savas lapiņas. Un ko viņš bija darījis? Viņš bija sarakstījis tādus jokus vai kaut kādus, angliski viņi savas par one-liner, viņš tāds īsts kodolīgs izteicienus vai kā atbildēt viņus uz kaut kādām tipiskiem jautājumiem žurnālistiem. Viņš to bija sarakstījis, lai tur sanāk gan joks, gan varbūt kaut kāda smieklīga nianse, un viņš šos trenējās. Un tā likās, kad tu paskaties, ko tāds vēsturisks ieraksts, jums ir kā, ja angļu valoda ir labā līmenī, es iesaku kādā brīvā brīdī pasērfot YouTube un paskatīties kaut kādas Ronalda Reigana uzrunas. Viņas ir garšīgas, tur ir joki, tur ir 80. gadu vēl tāds publiskās runas izteiksmes veidi, šārmas un vecā skola, kā saka, un var redzēt to, kad, liekas, dažos brīžos, kad klausās, liekas, wow, kā viņš paņēma atbildēt uz to jautājumu šādā te veidā, šāda te leņķa. Un tas nebija impromptu tā uzreiz tajā vietā. Daudz, ko viņš bija darījis, daudz, kas bija jau iepriekš satrenēts. Un neķert kreņķi par to, ja tev ir citādāk nekā kādam, kas varbūt tev ir vai rados, vai draugos, vai turpat tās biznesā, kas ir citādāks un kam iet šķietam vieglāk. Un turpināt attīstīt to savējo. Un, neķert kreņķi, jo tev ir atkal savas stiprās puses. Vai tas ir, piemēram, cits māk ļoti labi runāt, bet tāpat laikā varbūt nemāk uzturēt ilgtermiņā attiecības. Ja? Varbūt nemāk pievērst uzmanību tiešām svarīgām mazām niansēm, kas patiesībā veido lielo bildi un tikai vispusīgi zina kaut kādas lietas. Tu daudz dziļāk māk iedziļināties, ja, un redzēt lietas. Tas tāds, ko es gribu novēlēt mums ikvienam pie sevis gan atpazīt, gan ar pilnīgi tādu teiksim tā, drosmi un pārliecību iet un attīstīt arī tālāk. Un tas iedod tādu brīvību un nevis nosodījumu. Tas ir ļoti svarīgi. Ja, kad sāc skatīties, līdzīgi kā Džekijs teica, kad salīdzināja sevi ar savu sievu, viņam liekas, es esmu muļķīts. Un tas ne tev dod pārnes lidojumam, ne tev ir kaut kāds baigais prieciņš, bet vairāk liekas tāds, kas saka, es esmu metams ārā. Nē, tu esi metams ārā, nekas, bet vienkārši iet un darīt savā ātrumā, ar savu motoru, ar savu attīstības momentu, bet iet un darīt un skatīties veidus, kā sevi iedrošināt. Jo, kā minēja, mums katram ir savas stiprās puses. Jā, piemēram, mums arī, abiem diviem ar Gunīti, mums arī ir atšķirība, kad es varu ātrāk varbūt izdomāt kaut kādus tekstus, lai pateiktu, bet vienam laikā, kad Gunīti viņas pasaka reklāmās, tās reklāmas aiziet 15 reizes labāk nekā manēji ātrie un baigi gudrie teksti. Ne? Lūk, iedrošinājumi arī tāds piemērs. Tā kā galvenais, ejam un daram, turpinam darīt arī pa savam, ar savu rokrakstu. Un tas ir tieši tas, kas mums ikvienam ir nepieciešams, lai mēs paceltos tajā līmenī, kurā mēs gribam pacelties. Lai sanāk, lai izdodas, un tiekamies rīt.